Pēc tam mēs devāmies Rīgā un izaicinājām Rīgas iedzīvotājus piedalīties burbuļu pūšanas sacensībās. Jā, var 3 reizes minēt, kurš uzvarēja. Kādreiz cilvēkus, kuri prot pūst lielus burbuļus, mēdz saukt arī par veiksmīgiem pasaciņu stāstītājiem. Bet šoreiz ir cits stāsts. Esam iznākuši Rīgas ielās, lai noskaidrotu Rīgas lielāko burbuļu pūtēju. Māki tik liels burbuļus uzpūst? Tehnika. Kas tā ir pa tehnika? Kas tas par noslēpumu? Nu, tas ir noslēpums, nevar stāstīt. Bet tu atceries bērnībā arī ar šo te nodarbojies pūt burbuļus, jā? Jā. Forša lieta, ne? Jā, interesanti. Kāda ir tehnika, lai uzpūst lielu burbuli? Nu, vienkārši ir jāpūš lēni un uzmanīgi, lai nepārplīst tas burbulis, kamēr pūš. Kā tas jau varbūt arī bija liela? O, viņš nav pilnē! Man tas ir ļoti liels noslēpums un nevar atklāt. Tas ir ļoti konfidencionāli. Bet tu atceries bērnībā arī pūti burbuļus? Jā, es taisīju pat no ziepēm un es rīvēju ziepes un lai ūdeni klāt un taisīju burbuļus pūtu. Kāda ir tava taktika un kā tu varēji uzpūst tik lielu burbuli? Nemācīties no meitenēm. Man taktika ir darīt tieši pretēji. Vai tu atceries arī bērnībā, kad bija šādi burbuļu pūšamie un pūt ar sētā ar bērniem? Trakāk bija tā, kad man beidzās tas šķidrums, jo no Polijas vai no Itālijas atved un nebija vairāk taču. Un tad es taisīju pats ar šamponiem un nekas nesanāca. Tas bija viss traģiskākais. Labi, es tev apsveicu pagaidām, tu esi krūtākais Rīgas burbuļu pūtājs. Tā nu esam noskaidrojuši, kurš ir lielākais burbuļu pūtējs Rīgā. Bet pavisam drīz vesela burbuļu pasauli uzbūrs burbuļu mākslinieki pēc olīm. Tā kā šodien ir tik brīnišķīgs laiciņš, var teikt, pēdējā vasaras siltā diena, tad izlēmām atnākt šeit pat uz Basteikalnu un izmēģināt, kā tad ir uzpūst tos lielos burbuļus. Ko jums pašiem asociējas šeit burbuļu pūšana, vai jūs bērnībā pūtāt burbuļus? Pateicoties burbuļiem, mēs esam apceļojuši ļoti daudzas vietas pasaulē. Pat tādas neticami sasniegt, pat šķiet neiespējami sasniegt tādas vietas, bet pateicoties mūsu šoviem, mēs tur esam nokļuvuši. Katara, Omāna, Singapūra, Hongkonga, Japāna, Amerika, nu pa Eiropu nerunāsim. Tādas interesantas vietas, kur mēs nokļuvām pateicoties tam, ka mēs uzstājāmies ar ziepju burbuļiem. Tad, kad mēs sākām strādāt ar ziepju burbuļiem, tas bija 12 gadus atpakaļ, bija kādi 4-5 profesionāli burbuļu meistari pasaulē. Tad kādus gadus, 5-6 tā arī tas turējās. Tad pēc kādiem 7 mūsu jau darbošanās gadiem, 8 mēs sākām redzēt, ka tā lieta sāk palikt populāra. Mēs paši izdevām pirmo vispār pasaulē eksistējošo profesionālo mācību materiālu, iefilmējām mācību DVD, kā strādāt ar burbuļiem. Un tad arī sākām braukāt Eiropā uz dažādām vietām un pasniegt kursus, seminārus un darbnīcas, izmantojot mūsu iespēju ieguldīt dažādās arī dārgās specefektu tehnikās, jo tas ir ar šīs tehnikas mēs esam arī pirkuši 15 gadu garumā. Un, nu, saliekot šo pieredzi un šīs augstvērtīgās specefektu tehnikas, kā lāzeru sistēmas, zemie dūmi, sniega lielgabalī sniegputeņi, burbuļu tornādo efekts, kas taisa piepildu visu zāli ar daudz burbuļiem. Salikt šo visu vienotā sniegumā un lielformāta šovā, kādu pasaulē tāda tipa šovu, kas tieši ir saistībā ar ziepju burbuļiem, tik liela formāta šova neeksistē vispār pasaulē šobrīd. Var samiksēt, kombinēt teātrā un
māksla un burbuļi un cita sfēra arī tur būs arī dejotāja un cita mākslinieci. Un piekombinēt visu un darīt viena liela formāta show. Tas ir bišķiņ mūsu, tagad ir 15 gadi, kā mēs esam šeit Latvijā. Un būs mūsu radošās darbības auglis un mīlestība. Jā. Babalandija ir kāda īpaša vieta, kur neeksistē dabā, bet viņa var eksistēt mūsu fantāzijā un var eksistēt uz mūsu skatuves. Tā ir fantāzija par burbuļiem, par burbuļu īsto mājvietu, varbūt slēpto mājvietu, zemūdens dzīlēs, kādu īpašu pasauli un vietu, kas varētu eksistēt. Un uz skatuves šo burbuļlandijas iemītnieku dzīvi mēs arī uzbūrsim.